Labdien! Mūsu uzdevums izveidot makrosu, ar kuru ekrānā parādīsies forma, kalkulators, kurš varēs noteikt taisnstūra, trīsstūra hipotenūzes garumu. Sākam programmēt. Developer izvēlnē Visual Basic logā atversim vai izveidosim lietotāja formu, user formu. Šajā formā atbilstoši uzdevuma saturam izveidosim 3 šūniņas, kurās būs jāievada skaitļi vai formula. To dara ar podziņas tekstboks palīdzību no toolbox panelīša. Izveidojam vienu, izveidojam otru, izveidojam trešo. Nosauksim pirmo šūniņu, nomainot property katalogā viņa nosaukumu name uz A. Otrai šūniņai nosaukums būs B. Trešai šūniņai nosaukums būs H. Lai varētu labāk izprast, kas ir kas, šajā formā ievadīsim arī skaidrojošo tekstu ar podziņu label. Pie pirmā lodziņa izveidojam rāmīti, kurā ierakstīsim A vienāds. Lai varētu šeit šo tekstu redzēt ar citu fonta stilu, property katalogā atrodam font rindu, atveram fonta stila logu un izvēlāmies, piemēram, Bold 16. stils. Tālāk šo tekstu var piemērot lodziņa izmērām, tālāk viņu varētu pārkopēt kā citas šūniņas apzīmējums, nomainot nosaukumu. Lai šajā formā varētu kaut kas notikt, ir jāizveido vadības poga. Toolbox panelīti, command button podziņā, kurai, ejot iekšā, nomainām tekstu uz klik. Arī šeit fontu mainot līdzīgi kā citos label logos. Tagad šai formai augšā ir redzams nosaukums user form 1. Iezīmējam viņu, šo formu. Property katalogā izvēlāmies caption un nosauksim viņu par hipotenuza.
un piešķirsim šai formai arī nosaukumu name. Nu, piemēram, kalkulators. Viss ir sagatavots, lai mēs varētu tagad savienot kopā šīs formas šūniņas ar formulu. Jā, vēl vajadzētu podziņai, vadības podziņai, kurā mēs pamainījām tikai tekstu, nomainīt arī nosaukumu. Command button 1 nomainām uz nosaukumu poga. Poga. Un paturēsim viņu prātā. Tagad ejam veidot programmu, kura sasaista šīs šūniņas. Uz formas klik, parādās programmas struktūra, kurai nomainām user form klik nosaukumu uz mūsu pogas nosaukuma. Poga. Un ierakstām nākošajā rindiņā formulu, kura sasaist savā starpā A, B un H šūnas. H vienāds SQR no A kvadrātā plus B kvadrātā. Uzdevuma matemātiskā puse ir pabeigta. Tagad ir jāizveido programma, ar kuru mēs šo formu sauksim ārā savā logā. Insert moduls, insert procedūra, nosauksim viņu programmu Hypo, vai varbūt labāk Pitagors. Jā, un tagad formai ar nosaukumu kalkulātor aiz punkta ievadīsim kodu show. Programmas ir uzrakstītas, varam pārbaudīt tās darbību. Alt F11, makros, Pitagors, run. Ievadām 3, B4, spiežot klik, lodziņā H vajag parādīties rezultātām 5. Jā, uzdevums ir izpildīts, vienīgais, ko gribētu vēl šeit nomainīt, šajās šūnās ievadāmo fontu, lielumu un stilu. Atgriežamies programmā, Alt F11, ejam iekšā formas logā, aktivizējam pirmo šūnu, sameklējam fontu, bold 16, un vēl varbūt ir ieteicams nocentrēt. Text alignment un center. To pašu izdarām arī citām šūniņām. Font, bold 16 un nocentrējām. Un trešai šūniņai.
labojumi ir izdarīti, atgriežamies atpakaļ, Alt F11, un pārbaudām programmas darbību. Run 30, 40, rezultātam jābūt 50. Tas arī būtu viss. Tātad šīs formas neizmaina mūsu loga saturu, viņas kalpo kā palīga līdzeklis, lai varētu veikt kaut kādus, matemātisko operāciju pārbaudas, rezultātus. Paldies!